vārdiem to tabulu, ko es gribēju jums parādīt pirms tam. Tātad, tad, kad mēs eksperimentāli pētam dispersiju, tad mēs teicām, ka ir tāda lietiņa, kas saucās modas. Un tās modas mēs teicām, ka viņu tuvākais modelis ģeometriskā optikā ir tie stari. Un stars varētu būt modas modelis, bet, teiksim tā, no fizikas viedokļa ļoti pievilks aiz matiem. Un tā mēs sakam, ka lūk, tajā optiskajā viļņvadā izplatās daudzi stari. Un beigās mēs uztaisījām to dispersijas formuliņu pagājušā lekcijā, kur es jums teicu daudzmodu dispersiju. Daudzu staru dispersija. Un tātad šī daudzu staru dispersija dalījās divās daļās - pakāpveidu vadā un gradientu vadā. Pakāpveidu vadā un gradientu vadā mēs izrēķinām no ģeometriskās optikas dispersijas formuliņas un parādījām, ka gradientu vadā dispersija ir 5 līdz 10 reizes mazāka par dispersiju pakāpveidu vadā. Un tā ir tā saucamā daudzmodu dispersija. Un arī tūlīt izvedām formulas bez visiem viļņu vienādojumiem un ieguvām labu rezultātu. Un teicām, ka dispersiju tad var samazināt, samazinot daudzmodu vada apertūru. Atkal ir kā loģiski, jo tīri formāli mēs sakam, ka mēs aiz matiem pievilks tāds jēdziens intuitīvi, ka samazinot apertūru, mēs samazinām staru skaitu tajā viļņvadā. Staru skaitu viļņvadā. Kaut gan no fizikas viedokļa tas viss ir fizikas priekšā nav, tas ir vienkārši tāds modelis. Un tad teicām, ka pastāv vienmodu vads, un vienmodu vadā ir tikai viens centrālais vads, kas iet pa centrālo asu. Un arī izrādās, ka vienmodu vadā tātad materiāla daudzmodu dispersijas nav, bet tomēr impulss paplašinās. Un tad, vārdu sakot, sākam pētīt to vienmodu vadu un sakam, ka šeit mēs ar ģeometrisko optiku galā netiekam, bet ka mums vajag šo te elektrodinamisko Maksvela vienādojumus. Un tad mēs varēsim dabūt rokā, cik liela ir dispersija vienmodu vadā. Cik liela ir dispersija vienmodu vadā. Tad, ja mēs tādu nostādām, kad ir daudzmodu dispersija un vienmodu dispersija, ja, un daudzmodu dispersija dalās divās daļās pakāpveidu vadā un gradientu vadā, un vienmodu vadā ir vienmodu dispersija. Un tad mēs pateicām, ka pakāpveidu vadā ir vislielākā dispersija, gradientu vadā ir mazāka dispersija, un vienmodu vadā ir pavisam maz dispersija. Un dispersija tātad mērvienība mums ir laiks uz garumu vienību. Un tagad, kas tad mums te iznāk? Ja mēs paņemsim mācību grāmatiņu, to pašu Agravālu vai to pašu Gaueru, tad tajā grāmatiņā būs 3 lielas nodaļas, kur šitā ģeometriskā optika pie dispersijas, ko es jums to formuliņu iedevu, vispār tur nav pieminēta temats. Jo ko tad dos maģistriem tāds vienkāršs formulas? Tur visas 3 dispersijas tiek pētīts no elektrodinamikas viedokļa. Tad pirmā nodaļa, kas saucās daudzmodu dispersiju pakāpveidu vadā. Bet beigās, kad mēs atrisinām to daudzmodu dispersiju no elektrodinamikas viedokļa, tad mēs dabonam formulu, kas ir ļoti tuva tai pašai formulai, ko es izvedu ar ģeometrisko optiku. Un tāpēc dabīgi mēs šo te nodaļu, to teoriju, kā viņi tur risina, katram vilnim piešķir savu vērtību un dabon beigās to aprēķinu formuliņu, neskatīsimies. Tagad nākošā lietiņa ir gradientu vads. Gradientu vads ir viss sarežģītākais vads, sarežģītāks pa vienmodu vadu. Kāpēc? Tāpēc, ka vispirms gradientu vadā ir daudzmodu dispersija, 10 reizes mazāk kā pakāpveidu vadā, bet katram staram mēs varam apskatīt no elektrodinamikas viedokļa, ka viņam ir tāda paša mehānika kā tai vienmodu staram. Un tātad arī viņam ir arī tā vienmodu dispersija. Katrai modai ir sava vienmodu dispersija. Un rezultātā tā gradientu vada dispersija sastāv no 2 daļām. Viena daļa ir tās daudzmodas, ko rēķina tāpat kā pakāpveidu vadā, un otra daļa ir vienmodu dispersija, ko rēķina tā kā vienmodu vadā. Un abas tās dispersijas skaitās kopā, un tad kopā dabona rezultātu, un pa gradientu vadu izdara secinājumus. Un būtībā tas izvedums tam gradientu vadam ir viss sarežģītākais. Bet pat cik šodien mēs praksē lietojam gan arī tikai un vienīgi vienmodu vadus,
tad mēs, protams, tos vienādojumus mēģināsim apskatīt tikai vienmodu vadiem. Tikai vienmodu vadiem. To uzreiz ir jāpasaka, ka reāli dzīvē jau vienmodu vadi nemaz īsti neeksistē, un sevišķi, ja mēs strādājam tai otrajā logā 1,33, un daudz sistēmas vēl tagad strādā otrajā logā, dēļ tās zemās dispersijas, tad tur vienmēr ir mazmodu režīms. Nu, teiksim, 6-8 modus tur ir. Ne tā tīra vienmodu režīma, tur nemaz nevar dabūt. Un to lūk tagad, kas tā moda ir patiesībā, nu, patiesībā es atkal saku pēdiņās, bet tai mūsu labajā modelī, kas pamatā ir Maxwell vienādojumi, tad to mēs mēģināsim saprast. Tad risinot tagad šos diferenciāli vienādojumus, mēs nonāksim pie formulas un rezultāta, ka otrajā logā ir vismazākā dispersija, tas matemātiski parādīsies. Tālāk mēs nonāksim pie rezultāta, ka elektromagnētisko lauku var sadalīt sastāvdaļās. Un katra sastāvdaļa tad pa to viļņu vadu traucās ar savu ātrumu. Un lūk, šo te sastāvdaļu mēs saucam par modām. Un tās modas var praktiski, kā saka, eksperimentā dabūt rokā. Var eksperimentā dabūt rokā. Nu, tas ir tāds pats jautājums, ka mums bija Fourier transformācija divu vadu līnijās un sarežģītos signālu mēs sadalījām sinusoidās. Un tad mēs katru atsevišķo sinusoīdu praktiski varējām izmērīt un ar viņu darboties un pārējās nofiltrēt nost. Tā kā te tāpatās elektromagnētiskā laukā mēs sadalām to lauku sastāvdaļās ar matemātikas palīdzību. Katru to sastāvdaļu saucam par modu. Nu, un tad sakam, cik tās modas tai viļņu vadā ir, un tad arī uzrakstam tādu režīmu, kāda jābūt viļņu vada īpašības, lai tur varētu eksistēt tikai vienīga moda, un citas tur eksistēt nevar. Gaismas vāds izstaro daudzas modas, ja piemēram tā ir gaismas dioda, bet tās daudzās modas tai vienmodu vadā īsti neizplatīsies. Viņas turpat arī paliks sākumā, aizies viss apvalkā. Un tik tā viena moda, tad tā aizies. Lūk, tā ir tā lieta. Nu, un tātad, ja mēs tām modām tagad gribam kaut ko redzēt, tad es te uzrakstīju tādu modelīti. Ja, tātad redzēt, mums ir caurulīte. Un caurulītē ir materiāls, nu, viņš varētu būt, piemēram, metāls. Bet tikpat labi tas varētu būt tas pats kvarts stikls. Bet tajā caurulītē nav pilnās laušanas likums, pilnā laušana nesanāk, jo viņa iekšpusīte ir tukša. Un mēs sakam, ka, lūk, iekšpusē šai caurulītē ir spoguļgluda virsma. Un ja iekšpusītē šai caurulītē ir spoguļgluda virsma, tad te iekšā būs pilnā atstarošanās. Un tā mēs varam nomilkt vienu centrālo gaismas staru, nu, un tad tos diametrālos gaismas starus. Ja, kas ies tad pa visu perimetru krustu šķērs, un cik viņi tur būs, viņi var būt pat 100 un pat 1000. Un tātad, lūk, šādā te caurulītē mums interesē, kā šitai caurulītei uzrakstīt vienādojumu. Un nonākt pie tā modas jēdziena elektromagnētiskā veidā. Nu, tātad, ko tad es šite uzrakstu? Es šite uzrakstu tagad šitos divus vienādojumus, rotors no H un rotors no E, tātad tie ir pirmie divi Maxwell vienādojumi, pa kuriem es pagājušā lekcijā tur mēģināju daudz ko izstāstīt. Un lūk, te ir vadāmības strāva un te ir nobīdes strāva, bet strāva blīvuma tie visi. Ja, kāpēc strāva blīvuma? Tāpēc, ka rotors tas ir vektors, šitas ir vektors E un šitas ir vektors E. Un tātad sigma E plus J omega epsilon absolūtais E. Tas ir pirmais vienādojums, ja, un tas otrais vienādojums ar vārdiem būtu tāds. Ja mums kaut kur eksistē strāva, lūk, te viņa eksistē, un šai gadienā mēs pat cik gribam rakstīt diferenciāli vienādojumus, nevis integrāli vienādojumus, tad mēs ņemam punktu, un ja mēs ņemam punktu, tad mums jādefinē virsma, un jāsaka, ka strāva ir strāvas blīvums. Un tātad rotors no H, ja, tātad šitas ir, un ir vienāds ar šīm strāvām. Šīm strāvām. Nu, un lūk, tas rotors no H, tātad tas ir vektors, un būtībā zem šitādi jēdziena rotors mēs varam matemātiski uzrakstīt diferenciālu vienādojumu. Mēs varam matemātiski uzrakstīt diferenciālu vienādojumu, kur šitas te vektors būs atvasināts pēc 3 koordinātēm. Nu, un te ir otrs vienādojums, rotors no E, tad ir vienāds ar J omega mi absolūtais H,
Tātad arī vektors, rotors, vektors, vektors, tā ir intensitāte, ir indukcija, elektriskais lauks, magnētiskais lauks, augšā šitas bija magnētiskais lauks, elektriskais lauks, ja, un mēs sakām, jebkurš mainīgs elektriskais lauks izsauc mainīgu magnētisko lauku un otrādā. Un tagad es esmu uzrakstījis šeit divus diferenciāli vienādojumus, kas tie vienādojumi, kā izskatās tā kreisā puse. Es vēlāk tūlīt pārstartēšu un jums parādīšu. Nu, man te uz priekšu jābūt kādam zīmēm, man tūlīt paskatīsimies. Aha, šitā te. Lūk, šādi izskatās tie diferenciāli vienādojumi, ja, kur mums ir, lūk, šitas rotors no tas ir šitādā te veidā izteikts ar atvasinājumu pēc koordinātēm. Ja, pēc koordinātēm. Un šitās ir tātad šitās rotoru projekcijas. Rotoru projekcijas uz 3 asīm. Projekcijas, projekcijas. Bet šeit ir uzzīmēts tikai 2 asas, 3. vienādojums, tur ir citā lapspusītē, un to es tagad nelieku. Tātad, lūk, tādi tie vienādojumi izskatās, bet viņi mums pašlaik galīgi nav vajadzīgi vēl. Tagad ideja ir tāda, ko tad mēs tālāk darām? Mums ir 2 vektoriāli vienādojumi. Un mums ir koordināšu sistēma. Koordināšu sistēma, pa cik mums ir cilindrs, mēs ņemam Z, R un Φ. Ja mums būtu planārais gaismas vats, tad mums būtu X, Y un Z. Un nelaime ir tā, ka šie te vienādojumi, tie diferenciāli vienādojumi dažādās koordināšu sistēmās uzrakstās dažādi. Un mēs tagad ņemam to sistēmu, kas ir cilindriskā sistēmā. Kāpēc viņi uzrakstās dažādi, to prasiet matemātiķiem. Viņi to izved un no vienas koordināšu sistēmas pāriet otrā koordināšu sistēmā. Viņiem tā nav nekāda problēma. Mums vienkārši jāatcerās, ka ir tie dažādi vienādi. Tagad nākošā lietiņa. Šajos vienādojumos mums ir parādījies lielumiņš J omega. Nu, un tagad es uzreiz prasu, no kurienes šitas J omega parādās. No kurienes šis J omega parādās. Nu, tas J omega parādās sekojoši, ka mums ir diferenciāli vienādojums, kurā ir pakāpē J, Z. Un tātad tas izsaka to viļņa būtību. Ja? Tātad vilnis aprakstās ar eksponentu funkciju. Un tad, ja mēs to vilni atvasinām, to eksponentu funkciju, tad mēs dabonam J omega, kas atbilstošā forma. Nu, tātad mēs esam pielietojuši tā saucamo komplekso amplitūdu metodu. Un tātad esam iegājuši mākslīgi radotā kompleksā plaknē, kaut gan šie vektori jau ir īsti vektori, bet vienalga mēs visu risinam tai mākslīgajā kompleksajā plaknē, un kā parādās tāds reizdevums J omega, tas ir tāpēc, ka mēs esam atrasinājuši pakāpes funkciju. Nu, kāpēc mēs esam atrasinājuši pakāpes funkciju? Tāpēc, ka reāli mēs visu balstam uz trigonometriju, uz sinus un kosinus, bet sinus alfa plus J kosinus alfa ir pakāpē J alfa. Ja, tātad var komplekso skaitli izteikt 3 veidos - trīsmetriskā, algebriskā un eksponenciālā. Un te mēs esam visi izteikuši eksponenciālā, un te mums parādās šitas reizinājums. Lūk, tagad šito vienādojumu, kas ir 2 vektoriāli vienādojumi, mēs sadalām pa pārīšiem. Mēs sadalām pa pārīšiem un pieliekam visiem šitiem lielumiem un H un E, Z, R un Φ. Un tad mēs 2 vektoriālu vienādojumu vietā iegūstam 6 skalārus vienādojumus, kur ir vektoru projekcijas uz asīm. Un tad mums tagad 2 vektoriālu vienādojumu vietā, kurus atrisināt vektoriāli būtu ļoti grūti, tur ar matricu metodēm un tā tālāk, mēs nonākam pie skalāriem vienādojumiem. Un tagad šitiem skalāriem vienādojumiem mēs visus tos vektoriņus sadalām pa pārīšiem. 2 vektori pa zedās, 2 vektori pa fijās, 2 vektori par erās. Un katru to pārīt mēs tagad risinām neatkarīgi. Kāpēc mēs risinām neatkarīgi? Tāpēc, ka tā ir lineārā optika, un te ir superpozīcijas princips, un visas parādības var sadalīt sastāvdaļās un risināt neatkarīgi. Un tas ir ļoti svarīgi, lai dabūtu tos analītiskos atrisinājumus. Tā kā Poriņkungs jums mācīs to nelināro optiku, tad tur ļoti interesanti, kā to visu dara, jo to nelināra optikā nevar neko šitā darboties, un viss šitās darbības būtībā ir nelikumīgas. Un tad tur saucās tāda metoda soli pa solim.
kā ar iterāciju palīdzību visu laiku pievēlt to rezultātu klāt. Tā ir ļoti sarežģīta atrisināt, bet šeit mēs varam atrisināt parasti. Tā, tik tālu ir skaidrs, ko es stāstīju, to būtību. Jā. Tad ir viens centrālais stars un ir daudzi diametrālie stari. Un mēs katram staram gribam uzrakstīt vienādojumu. Tagad redziet, šeit ir tāda lietiņa. H, magnētiskā lauka intensitāte, E, elektriskā lauka intensitāte. E, elektriskā lauka intensitāte, H, magnētiskā lauka intensitāte. Tad ir divi vienādojumi, kurās abās pusītēs ir neatkarīgi lielumi. Divi lielumi. Tas tā kā būtu x plus y ir 5 un x mīnus y ir 2. Vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Un cik liels ir x, cik liels ir y. Un kā tā mēs tādus vienādojumus jau no skolas laikiem risinam? Ar to ievietošanas metodu. Mums ir jāpārveido tas vienādojums tāds, lai augšējā rindiņā mums būtu tikai elektriskais lauks un apakšējā rindiņā mums būtu tikai magnētiskais lauks. Un jādabona divi tādi vienādojumi. Pašlaik mums šeit ir divi pirmās pakāpes vienādojumi. Tagad kādā veidā tādu sarežģītu vienādojumu ar rotoriem var pārvērst un kaut ko no viņa mainīt. Būtībā rotors ir operators no matemātiķu viedokļa. Tādu operatoru matemātikai daudz, to jau es pagājušā lekcijā teicu. Lūk, un tagad šitie draugi matemātiķi ir izdomājuši tādu operāciju, kas saucās rotors no rotora. Rotors no rotora. Un tas parasti, ka rotors no rotora, tas ir divu rotoru vektoriāls reizinājums. Tad divu vienādojumu vektoriāls reizinājums. Un tad, kad iztaisa šitādu funkciju rotors no rotora, matemātikas grāmatās parādās operators, ko sauc par Laplace operatoru. Laplace operators parasti apzīmējās ar trīsstūrīti, kuram pieliek klāt kvadrātiņu. Un tas kvadrātiņš nozīmē, ka tagad no pirmās pakāpes divu vienādojumu mēs esam pārgājuši uz otrās pakāpes divu vienādojumu. No pirmās pakāpes divu vienādojumu mēs esam pārgājuši uz otrās pakāpes divu vienādojumu. Un lūk, tas otrās pakāpes divu vienādojums, tad mums ir vai nu divi vektoriāli vienādojumi, vai arī mēs varam viņus dabūt rokā pa pārīšiem, kur mums ir 6 skalārie vienādojumi, kompleksējā plaknē. Un tagad mēs tos vienādojumus pa pārīšiem risinām. Mēs paņemam, atrisinām vienādojumu un uzrakstam atrisinām, cik liels ir EZ un HZ. Tā mēs pēc tam varam uzrakstīt, cik liels ir ER un HR, un tā mēs varam uzrakstīt, cik liels ir EFI un HFI. Bet principā nerēķina šos te visus vienādojumus tādā ceļā, bet tur ir sarežģīts tāds algebrisks metods, lai iznāk vienkāršāk, ka to Laplace operatoru rēķina tikai pa Z-asi, pārējos aiziet atpakaļ uz tiem rotoriem un tad rēķina tiem vienādojumiem, ko es jums tur rādīju, pirmās pakāpes vienādojumiem pa R un F. Un tad mēs vienalga dabonam rokā katra lieluma vērtību. Ja? Pa priekšu paņemam 3 skalārs lielums un tad saskaitam vektoriāli kopā un dabonam komplekso vektoru vērtību. Un redziet, tad šitie ir uzrakstīts, ka te ir rotors no rotora ir Laplace operators. Vēl, ja kāds atcerās, matemātikā bija arī tāds Nabla operators. Atcerieties tāds vārdiņš Nabla. Bet es pat tagad neatceros, kur viņi varēja pielietot kādai matemātikai un kādai fizikai. Lūk, un tad tas pats interesantākā lietiņa ir tāda. Tad, kad mēs esam iztaisījuši to operāciju rotors no rotora un matemātiski tās augšējās divas vietnītes apstrādājuši, jo redziet, kas te ir. Te ir rotors no rotora H un te ir rotors sigma E plus J omega epsilon, ja, E. Tad šitie ir rot omega epsilon J un to mēs varam ielikt iekšā tagad šito te lielumiņu šitai vietā. Šitai būs rotors no H parādīsies. Un rotors no H mēs šito lietu ieliksim iekšā šite. Te būs rotors no rotora. Šite būs rotors no H rotora, rotors no rotora, šitai pusītē būs rotors no E. Bet rotors no E mēs ieliekam šito lielumu iekšā. Un rezultātā augšā visur būs H un apakšā visur būs E. Un tad būs tās otrās pakāpes diferenciāli vienādojums. Otrās pakāpes diferenciāli vienādojums, kuru mēs tad gribēsim pētīt un risināt.
Nu, kāpēc es to tā stāstu? Tāpēc, ka visās tajās mācību grāmatiņās, kas mums skaisti ir, tur viss tiek dots kā zināms, un viss uzreiz absolūti pazūd, nu tā matemātika jau uzskata, ka jūs to, ko es te stāstu, visu ziniet, bet man ir skaidrs saprotams, ka viss tas ir, vai vispār nav mācīts, vai varbūt jūs sen esat aizmirsuši. Bet tagad ir tāda lietiņa, tā kā mēs izdarām to operāciju rotors no rotora un uzrakstam to otrās pakāpes diferenciālu vienādojumu, tad pie brīvā locekļa parādās koeficients kā, un tad kādreiz viņam liek ar burtiņu V un sakam, ka tas ir viļņu koeficients. Tīri algebriskā ceļā savēlkot līdzīgos locekļus un darbojoties, mēs dabonam šitādu te koeficientu kā viļņa. Un tas koeficients kā viļņa šeit man ir drukskļūt, te vajadzēja omega kvadrātā rakstīt. Kvadrāts saka no omega kvadrātā mī absolūtais, epsilon absolūtais. Un tagad es to kvadrātnēs aizņēmu, un tā viņi varētu uzrakstīt pirms tās kvadrāts saknes. Ja, tātad omega reizināts ar kvadrāts sakni no šito divu lielumu reizinājumu. Kur tur ienāk iekšā vienādojumos mī, visur tur, kur B un H ir, tad tas ir lielumiņš, kas ir raksturo vidi. Ja, tie ir vidas parametri. Un lūk, šitas mī sastāv un epsilon sastāv no divām daļām. Viena daļa ir absolūtā daļa, un otra daļa ir relatīvā daļa. Tātad mī kopējais ir, absolūtais ir mī nullīte reiz relatīvā daļa. Tātad šite parādīsies mī relatīvais, mī nullīte, epsilon relatīvais, epsilon nullīte. Nu, un tā ideja ir tagad tāda, ka to mī mēs no spēles vispār izmetam ārā relatīvo, jo mī relatīvais optiskais šķiedrē ir vieninieks. Tur nekādas magnētiskās parādības nav. Tāpēc visur vienādojumos tas mī ir pazudis. Un tagad mums paliek epsilon absolūtais, kur iekšā ir epsilon nulle un epsilon relatīvais un mī nulle. Nu, un tagad ideja ir tāda, ka Maksvels, kad rakstīja savus vienādojumus, pat cik viņš ieved vienādojumos gaismas ātrumu un teica, ka elektromagnētiskais vilnis vakumā izplatās ar gaismas ātrumu, tad šite parādās tāda lielumiņa kvadrats, zem kvadrāta saknes mī nullīte reiz epsilon nullīte. Nu, un mī nullīte reiz epsilon nullīte, tad viņi izvēl kvadrāta sakni un dabon lielumiņu 1 dalīts ar C gaismas. Rezultātā mēs šitajā te viļņu koeficientā esam ieveduši iekšā gaismas ātrumu. Un tagad, ja mums šite paliek koeficients epsilon relatīvais, to no epsilon relatīvā mēs izvelkam kvadrātsakni, un tas mums ir laušanas koeficients N1. Un tā mums parādīsies šitā formuliņa, ka kā viļņa ir vienāds omega dalīts ar C gaismas un pareizināts ar N1. Tātad daudzos variantos tad var visādi rakstīt. Nu, un tad, pa cik mums ir vilnis, tad mēs zinām, ka vilnī ir izplatīšanās koeficients. Vilnī ir izplatīšanās koeficients. Un kāpēc tajā vilnī ir izplatīšanās koeficients? Tāpēc, ka vienkārši viņš apraksta to funkciju, kā tā viļņa virsma kustās. Tad fāzes koeficients beta un vainājuma koeficients alfa. Alfa parāda, kā samazinās vilnim veļoties kaut kādā telpā amplitūda, un betas parāda, ar cik lielā ātruma tas vilnis veļās. Tad divi koeficienti, alfa un beta. Nu, un ideja tagad ir tāda, ka mēs pētīsim visus vienādojumus pie noteikuma, kad alfa ir vienāds ar nullīti. Jo, ja alfa nav nullīti, analītiski tie vienādojumi nav atrisināti. Un tā mums paliek tāds vienādojums gamma ir vienāds ar J beta. Tas ir izplatīšanās koeficients, ja mūsu gadījumā būs vienāds ar J fāzes koeficientu. Nu, un tad tālāk vienādojumos ieks iekšā tāda izteiksmība, kuru mēs pašlaik nevaram izvest, bet vēlāk parādīsies, kur šos abus koeficientus saskait kopā. Vai viļņa koeficientu un izplatīšanās koeficientu. Un ja abus koeficientus saskait kopā, tad tie ir dabonām izteiksmība. G kvadratā ir K kvadratā plus gamma kvadratā, un ja gamma saskait kvadratā, tad tas ir mīnus 1 beta kvadratā. Un tā mēs dabonam te iekšā, vārdu sakot, K kvadratā mīnus beta kvadratā ir vienāds ar šito koeficientu. Un šito koeficientu, kas vēlāk vienādojumos mums uzpeldēs, tātad to sauc par šķērsviļņu koeficientu. Tad viļņa koeficients un šķērsviļņu koeficientu. Lūk, divi šitādi te koeficienti
mums ienāk iekšā tajos vienādojumos tīri algebriskā ceļā. Un no vienas puses viņiem nav nekāda fizikāla jēga, bet no otras puses viņi satur visu lielumu. Viņi satur frekvenci, viņi satur laušanas koeficientu, ja, un viņi satur fāzes koeficientu. Viņi satur fāzes koeficientu. Visi tie koeficienti, kas mums ir vajadzīgi, tie ir iekšā šķērsviļņu koeficienti. Nu, un tagad, kad mēs tad atrisināsim tālāk tos vienādojumus, tad mēs dabūsim tādu lietu, ka mums tajā viļņvadā eksistē sastāvdaļas, kuras mēs saucam par modām, un katrai modai tā tad ir priekšā vai no elektriskais nosaukums vai magnetiskais nosaukums, H-moda un E-moda, un atbilstošais indeks. Un te ir uzzīmēts 0,1 un 0,1. Ko tas nozīmē, es to nevaru tagad izstāstīt, jo man vajag uzrakstīt tos vienādojumus. Un būtībā, ja mēs atrisināsim tagad to vienādojumu, kur mums ir dots tas Laplace operators, kā viņu atrisināsim, to es pēc tam vēlāk stāstīšu, tas ir diezgan dīvains un sarežģīts ceļš, bet mums ir jāatcerās, ka matemātika to visu ir izdarījuši. Tad, kad mēs to vienādojumu atrisināsim, mēs varēsim uzzīmēt šo te raksturlītni, beta ir funkcija no frekvences. Fāzes koeficients funkcija no frekvences. Nu, atcerieties, mēs zīmējām jau divodu līnijās to grafiku, beta kā funkcija no frekvences un alfa kā funkcija no frekvences. Bet šitā mēs to alfa izmetam ārā, jo tas mums neļaus neko sarēķināt reāli, un mēs dabonām pirmo grafiku beta kā funkcija no frekvences. Un, ja to grafiku mēs paskatāmies, tad viņš izskatās šādi, un katrai tai sastāvdaļai ir sava kritiskā frekvence. Katrai sastāvdaļai ir sava kritiskā frekvence. Un tā kritiskā frekvence ir atkarīga no tā, ja kāds ir tas pamatvilnis, kā viņš tur veļās. Un nelaime ir tā, ka ja šeit ir tā kritiskā frekvence, tad no ģeometriskās optikas, man te kaut kur tas bija vai nebija, tas tiešos. Ne, tas nebija šita. Tas bija citā lapiņā. Tā katrai modai ir tā kritiskā frekvence, bet redziet, pat ideja ir interesanta tāda, ka, lai dabūtu rokā to kritisko frekvenci, mums nevajag risināt tos sarežģītos viļņu vienādojumus. Mēs no tā tiekam galā, un tiekam galā tādējādi, ka mēs šitai vienādojumā ieliekam, ka beta ir vienāds ar 0, un tam mēs dabonam, ka G ir vienāds ar K. Un ja G ir vienāds ar K, tad mēs varam K mums iet iekšā frekvence, ja, un tad mēs varam, tad, ka beta ir 0, izreikināt šito frekvenci caur šo te šķērsviļņu koeficientu un dabūt rokā tās frekvences, pie kurām jebkura kustība, kurai modai, tai viļņu vadā apstājās. Tā kā šito te kritisko frekvenci mēs varam izreikināt bez jebkādas piesaistes pie lielajiem difu vienādojumiem. Protams, mēs varam rēķināt arī otrādi palaist difu vienādojumu risināšanu un augšu sāk risināt uz leju. Un vārdu sakot, lejā mēs nonāksim pie tās kritiskās frekvences. Arī kompjuters jums izrēķinās ar to programmu, kas risina difu vienādojumus. Nu, un tad atcerieties no veciem laikiem, ka mums ir T-veida vilnis divodu līnijās, un T-veida vilnim kritiskā frekvence nebija, un viņš te sākās no šitā sākuma. Tad lūk šīm te caurulītēm, visām modām, arī tam centrālam staram, visām modām ir kritiskās frekvences. Bet ja mēs caurulītes vietā paņemsim viļņu vadu ar divām pakāpēm, ar sterdēm un apvalku, un tas tā nākamā pakāpe, tad mēs dabūsim vienu modu, HE11, kurai nebūs kritiskā frekvence. Un tas arī ir tas mērķis pateikt, kā eksistēs vienmodu režīms. Un tad, ejot tālāk no tā caurulītes risinājuma, mēs aiziesim uz risinājumu divslāņu viļņu vados un nodefinēsim, cik liels ir vajadzīgs izmērs un viļņa garums saskaņot ar izmēru, lai varētu realizēt vienmodu režīmu. Tas mums arī nākošais mērķis. Un, protams, visādi šitās līknītes, beta un tam līdzīgi kā funkcija un Z viļņa kā funkcija no frekvences un, vārdu sakot, V fāzes kā funkcija no frekvences. Visus mēs varam dabūt rokā, jo, ja mēs tagad risināsim tos vienādojumus, tad visus šos grafikus mēs varam sazīmēt, bet, godīgi sakot, viņus praktiski nekur neizmanto, un optiskajos viļņu vados tāds termins kā Z viļņa pastāv.
Un bet viņš galīgi neko mums nedod. Viņš tiek normēts, ne viņš tiek mērīts, ne ar viņu kāds darbojās. Bet diodlīnijās tas viņa pretestība gandrīz vai pats sarežģītākais lielumiņš. Tā nospriežam te tālāk. Tagad, kur tad es te gribēju aiziet atpakaļ uz šito vienādojumu? Tā. Lūk, uz šitādu vienādojumu. Tātad, kad mēs esam uzrakstījuši to Laplace operātoru, un Laplace operatoram uzrakstījuši divus otrās paudzes diferenciālu vienādojumus, kurus es esmu slinkam uzrakstīju kā vienu vienādojumu un aizvietojot ar kaut kādu simbolu, nu šai gadījumā ar F, bet tikai F tā nav nekāda plūsma, tas ir burtiņš, kas neko neizsaka. Un es uzrakstīju vienu vienādojumu, un tātad, ja man es gribētu nebūt slinks, tad es tā F vietā pirmajā rindiņā visur ielikt un F vietā otrā rindiņā visur ielikt aši. Un tātad tas mums ir, lūk, tas diferenciāli vienādojums, otrās pakāpes diferenciāli vienādojums, kas mums ir jārisina, teiksim, un jādabon visi tie rezultāti. Nu, kā risina diferenciāli vienādojums? Gaužām vienkārši ņem matemātikas rokas un skatās diferenciāli vienādojumu, kādi viņi ir dažādās formās, ar dažādiem atvasinājumiem, ar pirmās kārtas vai otrās kārtas diferenciāli vienādojumu, un skatāmies, kāds koeficients ir pie brīvā locekļa. Šeit pie brīvā locekļa ir tas viļņu koeficients, ja, ko es teicu, tā, ka mēs to rotors no rotora paņēmām, tā mēs šite visu dabonam tādu lietu. Un tad te ir atvasinājumi R, Φ un Z, un atbilstoši brīvais loceklis, un tāds vienādojums ir 0. Nu, tagad, protams, varētu teikt, ka mums ir datubāze, un datubāzē šitādu vienādojumu ievedam, un datubāze izmet ārā mums, kā izskatās atrisinājums. Bet izrādās, ka šitādām vienādojumam matemātiķi atrisinājumu, analītiski atrisinājumu nav atraduši. Mēs viņu varam dabūt skaitliski, ar skaitļojumās tehnikas palīdzību, teiksim, rēķinot ar iterāciju procesu vai ar kādu citu metodu, mēs varam izrēķināt visu šo vienādojumu. Bet nedabūsim analītisku atrisinājumu, mēs dabūsim tikai grafiku. Mēs gribam dabūt analītisku atrisinājumu. Nu, tagad nākamais solis, lai šitādu atrisinājumu dabūtu, mēs paskatāmies, ka mums redzēt šeit ir atvasinājums funkcija pēc Z. Ja, funkcija pēc Z, tātad vai no atvasinājums pēc Z vai H atvasinājums pēc Z. Un tagad mēs skatāmies, ka ja šitas atvasinājums pēc Z tajā vienādojumā pazūd, tad šitādam vienādojumam matemātiķi ir atraduši analītisku atrisinājumu, un tas analītiskais atrisinājums tātad ir tur ar formuliņām uzrakstīts. Nu, mums tagad šitai jātiek vaļā no šitā Z. Nu, tagad, lai tiktu vaļā no šitā Z, mēs zinām no eksperimenta, ka mums jebkura viļņu funkcija izsakās tā, ja tātad nulles funkcija sākumā pareizināts ar pakāpē gamma Z. Un gamma ir izplatīšanās koeficients, un mīnus zīmīt nozīmē, ka vilnis veļoties no centra tālāk samazinās pēc amplitūdas. Mīnus gamma Z. Gamma vietā mēs varam ielikt alfa plus J beta. Ja, alfa plus J beta. Nu, un tātad šitas te būs. Tagad redziet, kur tās pozitīvais. Mēs šitādu pašu viļņu funkciju varam uzrakstīt ar trīdimiskām funkcijām, kur mums tas leņķīts parādīsies beta vietā būs sinus un kosinus. Bet tad tas sinus un kosinus, ka viņi atvasina, kosinus dod sinus, sinus dod atvasinājums kosinus, un vēl tur zīmes var mainīties. Mums iznāca ļoti neatrisinām rindiņi. Bet tad, kad mēs tagad ieliekam iekšā šitādu rindiņu, tad mēs lūk tagad DF pēc DZ varam atrisināt tas, kas mums šeit ir. Un DF pēc DZ atrisinājums būs F0, un atbilstošais te arī ir F0, un priekšā mums reizināts ar pakāpē gamma Z, un tas gamma Z aizies šeit priekšā, ja pakāpes rādītājs pie atrasināšanas aiziet eksperimentu funkcijai priekšā. Nu, un tātad šitai vietiņā mēs tagad ieliekam iekšā šo te atvasinājumu. Un tad, kad mēs ieliekam iekšā šo te atvasinājumu, ja mēs tur sāk gribētu pastīt, var jau to algebriski visu pamēģināt, tad lūk šitie divi locekļi pārvēršās par G reiz F. G reiz F. Jo tā vietā mums ienāk tas šķērstvīņu koeficients G.
Un G mums tātad ir tā, G ir kvadratā vienāds, K kvadratā plus gamma kvadratā. Ja, un šitas gamma te nāk no turienes. Un šita ieliekot šajā te vienādojumā, no eksperimenta zinām lietu, ka šitas apraksta vilni, mēs dabonam otrās kārtas diferenciālu vienādojumu, kur mums nav Z atvasinājumu. Kur mums nav Z atvasinājumu. Lūk, šāda te interesanta lietiņa. Un tagad šitāda otrās kārtas diferenciāla vienādojuma, kuram nav Z atvasinājumu, mēs gribam risināt. Tā, kur man tas te būs, te, tā, ko mēs apskatījām. Tā, te mums ir šitas risinājums. Tā, kurā šita jau mēs aizgājam te. Labi. Tā, parādījās bildīte jauna. Kungi dāmas. Jā. Parādījās, jā, tas ir labi, brīnišķīgi. Mēs viņu to uzliksim sev pa visu ekrānu. Tā, te man vienkārši otrā kvadrātiņā ir tie zīmējumi, es neesmu salicis viņus kārtīgi pēc skaita. Šito zīmējumu mēs pagājušā lekcijā skatījāmies, un šitas zīmējums ar ģeometriskās optikas palīdzību parāda, ka katrā viļņu vadā mums ir kritiskā frekvence. Un kritiskā frekvence mums ir apmēram tajā diapazonā, kad viļņu vada šķērs izmērs ir vienāds ar viļņu garumu. Jā, ar viļņu garumu. Tad mums parādās tā kritiskā frekvence. Tālāk tā ģeometriskā optika izved to formuliņu, bet tad, kad mēs pieliekam klāt to elektrodinamikas formulu, tā formula paliek drusku sarežģītāk. Tik vienkārši viss nav. Šite man ir tā tabuliņa iekšā ielikta, kur es izstāstu, kas mums ir daudzmodu dispersija un vienmodu dispersija. Nu, un te es pēc tabuliņas tad gribēju atgriezties un tagad teikt tā, ka, lūk, ja mums ir pakāpveida viļņvads, tad pakāpveida viļņvadā ir daudzmodu dispersija, un tās dispersijas lielums ir apmēram mērams mikrosekundēs uz kilometru. Mikrosekundes uz kilometru. Nu, un ja mēs tos mikrosekundes uz kilometru pārvēršam atbilstošās nulītēs un vienniekos, tad mēs varam teikt, ka tās pirmās pakāpes viļņu vadi pie viļņu garuma 0,8 strādāja ar ātrumu 2 megabits sekundē. Un ne vairāk. Nu, tos 8 megabits vēl varbūt varēja dabūt, bet vairāk gan vairs nevarēja dabūt. Un tad lūk, te ir liela dispersija un ātrums var būt tikai mazs, un tāpēc atcerieties, ka mēs to vēsturi skatījāmies, tā pašos pirmsākumos pirmie viļņu vadi strādāja ar ātrumu 2 megabits sekundē, un arī tas ātrumiņš, kas bija mūsu pirmajā optiskajā viļņu vadā pa Jūrmalu, tur arī bija ātrums 2 megabits sekundē, jo tur visur strādāja sistēmas IKM30. Tālāk, ja mēs pārējam uz gradientu vadu, tad gradientu vadā tā dispersija 5 līdz 10 reizes mazāk. Viņi varētu būt vai nu mikrosekundžu daļas, vai arī kaut kādas pikosekundes. Nu, teiksim, 1000 pikosekundes 1 mikrosekundu un, teiksim, 500 pikosekundes uz kilometru. 300 pikosekundes uz kilometru. Un tālāk mēs aizējām uz to vienmodu vadu, kur mums ir tikai tā viena moda, tad tur mums parādās dispersija dažas pikosekundes uz kilometru. Jā, tā tad 1000 reizes mazāka nekā tas bija pakāpveida daudzmodu vados. Un atbilstoši 100 reizes mazāka nekā tas bija gradientu vados. Jā, tā tad pāris 100 vai pāris 10 pikosekundžu uz kilometru. Un tad, lūk, tajā vienmodu vadā mēs šito visu pētīsim, kā tās pikosekundes darbojās. Bet sakam tā, ja mēs saprotam, kā ir šitas,
tad šito un šito var saprast arī ar ģeometriskās optikas palīdzību. Nu, un tad, lai studentiem sajaut galvu, es stāstot par tiem makso vienādājumiem, negribēju to pieminēt, man šeit ir pēdējā ailīte, kas saucās polarizācijas dispersija. Polarizācijas dispersija. To polarizācijas dispersiju sāka pētīt un mērīt, nu, teiksim, 10-15 gadu atpakaļ. Šitās dispersijas jau pētīja 30 gadu atpakaļ, jau un mērīja. Ar to polarizācijas dispersiju būtībā sākā tiešām reāli pētīt, nu, varbūt 10 gadus atpakaļ. Nu, un tā ideja bija tāda, ka polarizācijas dispersija parādās tad, ka mēs sakam, ka mēs esam noveduši materiālo dispersiju, to vienmodu dispersiju uz nulli, un daudzmodu dispersiju mums te neinteresē. Un tomēr tajā viļņvadā, kur viļņu garums ir 1,33, un kur būtu jābūt teorētiski nulles dispersijai, parādās kaut kāda dispersija, kas ir pikosekundžu daļas vai femtosekundes. Pikosekundžu daļas vai femtosekundes. Ārkārtīgi mazs lielums, kur praktiski nevar izmērīt. Nu, mēs varam izmērīt, mums ir polarizācijas dispersijas mērītājs. Bet jautājums ir, kad es nezinu, kā viņš strādā, un kad es prasu saviem doktoriem un doktorantiem, viņi saka, mums ir mērītājs, mums ir instrukcija, un tur uz ekrāna parādās, cik liela ir polarizācijas dispersija. Kā viņš nomēra tādu lielumiņu femtosekundēs? Man galīgi nav skaidrs, ja, kas tur ir pielietot pa metodu, jo tajā mērinstrumenta aprakstā nav darbības princips izskaidrots. Kā mērīt tās mikrosekundes un kā mērīt pikosekundes, jā, to var izskaidrot, tur ir dažādi mērīšanas metodas un paņēmieni. Bet kā mērīt femtosekundes, skaidrs, ka viņas var izmērīt. Bet tās mērinstruments ir ārkārtīgi dārgs. Nu, un to polarizācijas dispersiju, lai atkal uztaisītu modeli, es uzsveru modeli, jo tāda lieta ir, dispersija ir, nosauksim viņu par polarizācijas dispersiju, un kāpēc nosauksim par polarizācijas dispersiju? Tāpēc, ka mēs zinām, ka ražošanas procesā tās sērdenītes nekad nav īsti apaļš. Viņš ir mazliet elipsoidāls, to es jums stāstīju pēc konstruktīviem zudumiem. Un tas mazliet elipsoidāls, tas nozīmē, ka ja tā elipsē tur iekšā ir driņķa diametrs 7 līdz 10 mikrometri, tā elipses lielumiņš, ar ko atšķirās viens diametrs no otras, būs kaut kādas mikrometra daļas. Ja mikrometri 0,01 mikrometrs un tam līdzīgi, mums jau nav tāda mērinstrumenta, lai to elipsoidālo lietiņu izmērīt. Bet ja mums tāda elipsīta šķiedrā it kā parādās, tad mēs to varam paņemt matemātisko vienādojumu, kas apraksta vienmodu režīmu, un matemātisko vienādojumu formāli sadalīt divās sastāvdaļās, kas katra griežās uz savu pusi. Nu, it kā ir polarizēts. Viena cirkulārā polarizācija paņemam pa bāzi, un tad to reālo modu sadalām divās modās, kas viena rotē pa pulksteni, otru pret pulksteni. Nu, un pat cik mums parādās tā diametra starpība, tad katra šitā sastāvdaļa līnijas galā nonāk ar nobīdi. Nu, ja nonāk ar nobīdi, tad galā parādās tas femtosekundžu polarizācijas dispersija. Lūk, tā tas tiek skaidrots. Nu, kur tā dispersija ir jāmēra? Jāsaka tā, ka tad, kad mums ir vienmodu vads, tad vienmodu vadā mums ir jāmēra vienmodu dispersija. Vienmodu dispersija. Un atbilstoši dabonam lielumiņu pikosekundes uz kilometru. Un šitādā vienmodu vadā mēs to vienmodu dispersiju mēram un nosakam visas īpašības apmēram līdz ātrumam 100 gigabits sekundē. Nu, ja mums ir 100 gigabits sekundē, un mēs tur sazīmējam tas nulīts viennieks un pauzīts, un sarēķinam, ka impulsiņš nevar izplēsties platāk par 1/4 daļu no mazākās pauzes, tad vārds sakot, te mēs arī nonākam, ja, pie tās pikosekundžu dispersiju. Bet ja mēs strādājam ātrāk par 100 gigabitiem sekundi, tad tās pauzītes samazinās pavisam maza, un tās femtosekundes sāk spēlēt lomu. Un tad virs 100 gigabitiem sekundē vajag mērīt arī polarizācijas dispersiju un skaitīt kopā materiālo dispersiju, daudzmodu dispersiju un atvainojas, kas saka, Mēlis saka, mēs vienmodu dispersiju un polarizācijas dispersiju un dabūt kopējo rezultātu. Nu, kad mēs nodarbojāmies te ar mērījumiem, jo sakarā ar tiem mūsu zinātnes lietām
mums bija vajadzīgs mērīt ļoti šaurs impulss, un mums ir gan vienmodu dispersijas mērītāji, un mums ir arī polarizācijas dispersijas mērītāji. Tajā laikā tev vienmodu dispersijas un polarizācijas dispersijas mērītāji mēs bijām vienīgie Latvijā, tagad droši vien citiem arī ir. Un tad pie mums nāca pasūtījumi, ka lūk, ir tāds un tāds uzcelt optiskā līnija un nomēriet mums tagad dispersiju. Nu, un tad visi atskrēja un teica, jums ir jāmēr dispersija arī. Variet polarizācijas dispersiju, mēs varam. Nu, tad mēriet. Kaut gan mēs viņiem skaidrojam, ka ja tas ātrums ir līdz 100 gigabitiem sekundēm, tā polarizācijas dispersija bijusi nebijusi. Viņš nekādu lomu nespēja. Tad mēs sastādījām tiem viņu vadiem pases gan ar vienmodu dispersiju, gan ar polarizācijas dispersiju. To polarizācijas dispersiju tur ir baigie brīnumi. Viņa mainās atkarībā no eksploatācijas apstākļiem. Nu, piemēram, mums bija līnija novilkta gar dzelzceļa optiskā. Tad, kad lokomotīva nebrauc un visi mierīgi, tad ir viena polarizācijas dispersija. Tad, kad brauc dzelzceļa sastāvs, polarizācijas dispersija pieaug. Kāpēc viņa pieaug, kur tā fizika, to neviens nezin, bet ja parādās kaut kādas vibrācijas, pieaug. Tāpat tās, ja kaut kādas mehāniskās slodzes izmainās, viņi var pieaugt. Ja temperatūra izmainās un tam līdzīgi polarizācijas dispersija var pieaugt. Nu, tad mēs tur sastādījām pases ar visiem šitiem mērījumiem un tā tālāk, bet, nu, kā es joprojām zinu, tad neesmu dzirdējis, ka Latvijā kaut kur izmantot ātrumu lielāku par 100 gigabitu sekundē. Ap to 100 gigabitu, kur izmanto, man arī nav zināms, kaut gan 40, jā, to izmanto. Bet to iet runu, tur mēs atteikamies, kādreiz uz tā izmanto, bet, piemēram, par to, kas ir 100 un vairāk, Latvija Energo tur kādreiz baismīgi lepojās, ka viņiem būs milzīgi ātrās līnijas, ka viņi tur izīrēs un būs, un gribēja, lai mēs viņiem tur visas tās dispersijas mēram, nu, nezinu, ar ko tas viss beidzās. Jā, tagad, ko es vēl gribēju teikt? Pie šitā stāstījuma es visu laiku jau vairāk reiz pārteicos, un pārteicos ar tādu, nu, runājot par dispersijām, tātad vienmodu, daudzmodu polarizācijas. Un tagad tā vienmodu dispersija sadalās divās daļās. Vienmodu dispersija sadalās divās daļās. Daudzmodu dispersija nedalās nekādās divās daļās, tāpēc, ka tur ir, viņa ir daudzkārt lielāka, un tur katra moda izplatās, un tur to dalīšana divās daļās nav vajadzīgs veids. Bet ja ir tikai viens stars vai viena enerģētiskā kaut kāda konstante, kas virzās par to viļņu vādu enerģētiskā pata, tad mēs viņu varam sadalīt divās daļās. Pēc kāda principa? Mēs jau rakstījām, ka mums ir divi rādītāji, kas ir saistīti ar izplatīšanos, ātrumu. Viens rādītājs tad ir fāzes koeficients, un fāzes koeficients ir saistīts ar fāzes ātrumu, un fāzes ātrums nosaka, kā impulss izplatās viļņvadā. Ja, tātad tas fāzes koeficients ir svarīgi zināt, cik viņš ir liels, lai mēs varētu dabūt dispersiju. Un otrs lielumiņš, kas mums ir viļņa koeficients, un viļņa koeficients, ja, tātad N1, un N1 mēs atkal varam nodefinēt, kā V fāzes ir C gaismas dalīts ar N1. Ja, C gaismas dalīts ar N1. Tātad lūk šis fāzes koeficients. Ja, fāzes koeficients kā nāk iekšā? V fāzes ir vienāds omega dalīts ar beta, omega 2 pie F. Ja, tātad viena izteiksme, otra izteiksme. Fāzes ātrums neapšaubām ir viens un tas pats. Gan tā mērot, gan šitā mērot. Bet to fāzes ātrumu nosaka divas komponentes. Laušanas koeficients un fāzes koeficients. Ja mēs ar laušanas koeficientu daudz strādājam, mēram, un mums viņš ļoti vajadzīgs optikā, tad fāzes koeficientu mēs neko nemēram, viņš tik kā tāds formāls fizikāls lielums tiek ievests, un ja mēs gribam zināt fāzes koeficientu, tad mēs izmēram fāzes ātrumu, kā impulss aizsvien no punkta A uz punktu B, un dabonam rokā to fāzes koeficientu. Bet aprēķināt, nu, mums, es jau tur rakstīju, ka ar mūsu diferenciālu vienādojumiem viņu var izrēķināt. Viņu var izveikt. Nu, lūk, un tagad, kad mums ir divi šādi iemesli, fāzes koeficients un laušanas koeficients, tad mēs to vienmodu dispersiju sadalām divās daļās. Mēs vienmodu dispersiju sadalām divās daļās. Un tā viena daļa saucās materiālā dispersija, un tā materiālā dispersija veidojās tad, kad mēs pētām laušanas koeficientu,
un otra daļa saucās viļņu dispersija, un tas ir tad, kad mēs pētām fāzes koeficientu. Lūk, šādas divas daļas un tekstā visur parādās. Materiālā dispersija un viļņu dispersija. Un kopējā dispersija ir abu dispersiju summa. Kopējā dispersija ir abu dispersiju summa. Nu, un tad redzēt, tur ir tāda lietiņa, to jau tālāk vienādojumos ar daudz ko rakstīšu, ka fāzes koeficients, es jums jau pirms tam rādīju to raksturu līknīti, sākās no kritiskās frekvences un faktiski aiziet uz taisni, kas aiziet uz to maksimāli iespējamo frekvenci. Es atvainojos, jūs varat pievienot vēl vienu studentu? O, pamēģināsim. Tas man pa kungu ir atnācis vēl viens nabadzīņš. O, vienu momentiņu. Tā, kur man tā pievienošana tik paliek. Pievienojās? Es it kā nospiedu. Nu, it kā es viņu palaidu, bet vai viņš parādījās, to man ir grūti pateikt. Labi. Pagaidām nē. Tā, bet kāpēc man tagad šitajā te particents neparādās šitas vairāk? Nevar viņu uzbraukt. Man jāpalaist lielāks tas izmērs tam particentam. O. Vienu momentiņu. Nesanāk vairāk. Nu, vai kā nu sanāca, bet pašlaik man nav redzams, vai pievienojās. Labi, nu es nevaru tik ilgi ņemties ar to pievienošanos. Tātad pie kā mēs palikām? Tātad lūk ir tie divas daļas, viļņu dispersija un materiālā dispersija. Tagad šitās daļas ir mūsu domu auglis. Nav neviens eksperiments, kurš varētu šīs te daļas atsevišķi izmērīt. Mēs varam izmērīt kopā tikai visu kopējo dispersiju, kas sastāv no divām daļām - materiālās dispersijas un viļņu dispersijas. Un būtībā tā spēlīte ir domās, un tagad šitās divas daļas ar eksperimentu nekādā veidā nevar izmērīt. Bet ja mēs paskatāmies no fizikas viedokļa, tad dispersiju varētu definēt kā atvasinājumu. Un tagad mēs varam teikt, ka materiālā dispersija, tas ir laušanas koeficienta atvasinājums pēc viļņa garuma. Laušanas koeficienta atvasinājums pēc viļņa garuma nevis ir dispersija, bet dispersija proporcionāla. Laušanas koeficienta atvasinājums pēc viļņa garuma. Un otrkārt dispersija proporcionāla fāzes koeficienta atvasinājumam pēc viļņa garuma. Tad parādās mums divi atvasinājumi pēc viļņa garuma delta lambda. Un tātad laušanas koeficienta un fāzes koeficienta. Nu, un tagad jūs redzēt, ka fāzes koeficienta raksturlīknīte es jums uzzīmēju jau lekcijā ar roku, tur bija uzskicēta. Laušanas koeficientam mēs jau pie ģeometriskās optikas zīmējām raksturlīkni, kur bija normālā dispersija un anormālā dispersija. Tikai tā dispersija nav impulsu saraušanās. Un tā anormālā dispersija bija saistīta ar absorpcijas parādībām. Un lūk, ja mums parādās absorpcijas parādības, tad laušanas koeficients izmaina savu raksturlīkni. Iet savu kritisko nulles punktu, kur atvasinājums ir 0, un pēc tam aiziet augšā, kur atvasinājumam ir pretēji zīme. Un tad izrādās, ka tā materiālā dispersija var būt ar pozitīvu zīmi un negatīvu zīmi.
Un tad, kad raksta to kopējo formuliņu, tad raksta, tau ir vienāds, tau viļņa plus mīnus tau materiālais. Un tagad, ja tas materiālā dispersija paliek ar negatīvu zīmi, tad kopējā dispersija pazeminās. Un tad mēs iegūstam to īpašību, ka kompensējot abas dispersijas, materiāla un viļņa dispersiju, mēs varam nonākt līdz nulītei. Un tāpēc es jau, kā jums te runāju par to vienmotu dispersiju, man jau kādreiz to mēls paspruka materiālā dispersija. Bet faktiski tā vienmotu dispersija sastāv no divām daļām – materiālās un viļņa dispersijas. Lūk, tā bija tabuliņa, uz ko mēs te aizgājam. Skatāmies tālāk, ko es gribēju uzrakstīt. Jā, te ir tās formuliņas, ko mēs apskatījām, te ir viļņu tipi, šito mēs apskatījām, šito apskatījām. Un tagad lūk, ko es te nospēju? Tā. Tagad, lūk, mums parādās mazas spēlītes ar šiem vienādojumiem. Kāpēc es teicu? Tāpēc, ka dažādas algebriskas spēlītes. Lūk, tās algebriskās spēlītes tagad ir tādas, ka, lūk, mums ir šis te vektoriālais vienādojums, ja, ko es jums sākumā izstāstīju, ja, kur mums ir savā starpā uzrakstīts vektors E un vektors H. Tālāk šito vektoru E un vektoru H mēs paņemam kā projekciju uz Z asi, un no diviem šitādiem te kompleksiem vienādojumiem mēs iegūstam, lūk, divus vektoriālus skalārus vienādojumus, kas ir mums kompleksā platnē, bet te jau E, Z un HZ ir skalāru lielumi. Un tagad mums jārisina, lūk, šitāds vienādojums, ja, kurš ir pa vienu asi. Te bija pa visām asīm varēja būt, bet tagad te mēs dabonam pa vienu asi vienādojumu. Tātad otrās pakāpes diferenciāla vienādojums ar koeficientu pie brīvā locekļa, ja, kur mums tas koeficients ir viļņa koeficients. Pēc tam šito viļņa koeficientu mēs te atvasinājumā ieliekam iekšā un dabonam vienādojumu ar šķērsviļņa koeficientu. Ar šķērsviļņa koeficientu, tas, ka mēs to darbību darām. Tagad nākošā lietiņa, lūk, mēs te paspēlējamies ar tiem koeficientiņiem, un es viņus te izrakstīju tā, lai būtu skaidri, kas ir kas. Tātad redzēt, šeit ir koeficients K, un koeficients K tātad ir šķērsviļņa, atvainojos, viļņa koeficients. Nu, un tagad šitas viļņa koeficients tātad man ir uzrakstīts vakumā. Kāpēc uzrakstīts vakumā? Tāpēc gāzē vai vakumā epsilon relatīvais ir 1, un rezultātā tātad mums šite parādās mī nullīt un epsilon nullīt, un šitai vietiņā mēs varam uzrakstīt omega dalīts ar C gaismas. Ja te es to pasvītroju, ka tas ir vakuma viļņu koeficients. Un ja mums parādīsies vides viļņu koeficients, tad šitā lietiņa būs jāpareizina ar N1. Tālāk, ja mums šitādi koeficienti parādās, tad mums vienādojumā parādās arī, atcerieties, pie zudumiem es teicu, ka mums ir tie ultravioletā absorpcija. Un, lūk, ultravioletā absorpcija parādās tāpēc, ka mēs bijām nodefinējuši tās divas strāvas, un tās divās strāvās mēs tagad dabonam šito epsilonu ar punktiņu, kur mums ir nobīts vadāmības strāva un nobīts strāva, tad E paņemts ārpus iekaviņā. Un mēs dabonam kompleksu lielumiņu epsilonu ar punktiņu, un kvadrātsakru un epsilonu ar punktiņu mēs dabūsim laušanas koeficientu kompleksu lielumu, un tas mums ir vajadzīgs, tad, ja mēs gribam novērtēt ultravioletos zudumus, un ultravioletos zudumos, tad mums parādās šitas tangens leņķis, tāpatās, kā viņš bija divu vadu vara līnijās. Bet, nu, tas mums pārāk daudz neinteresē. Nu, un tad mēs esam saistījuši kopā frekvenci ar viļņu garumu, un varam uzstīt formuliņu viļņu garums vakumā, ir C gaismas ātrums dalīts ar laušanas koeficientu, ja? Un 1 dalīts ar frekvenci ir mērvienība. Tā. Tas te bija paspēlēšanās ar šīm formulām, tad kas te apakšā vēl ir. Jā, no apakšā tāda man tagad ir uzrakstīti divi vienādojumi, kurus tad mēs gribam risināt. Kurus mēs gribam risināt šajā te caurulītē.
Tātad redzēt, te jau iekšā ir šķērsviņu koeficients, brīvais loceklis, un H, tātad tie vienādojumi pēc savas konfigurācijas ir vienādi, viņi tikai atšķirsies skaitliskā veidā, ja, jo tur vienā vietā būs magnetiskā lauka intensitāte, otrā vietā būs elektriskā lauka intensitāte, bet pēc uzbūves visi tie vienādojumi ir absolūti vienādi. Pēc uzbūves viņi ir vienādi. Nu, un tagad jautājums ir, kā mums tagad šitam te tikt klāt. Ja te ir tas pamat vienādojums, no kā mēs te visu to spriešanu sākām, ko es jau rādīju, vēlreiz man pielikts klāt, lai viņu atkārtotu, bet es jau pa viņu daudz runāju, vairāk nerunāšu. Tā, kas tam man te vēl ir nākošā rindiņa? Te ir tā pati rindiņa, ko es jau jums te izgāju cauri un apskatījos. Tā, un te mums ir tā pati smalkākā rindiņa. Tā pati smalkākā rindiņa. Tagad mums, no te ir tas viss tās manas garās runas sāls. To man vajadzētu, lai jūs saprotiet. Un pēc tam mēs visu šito pielietosim tai turpmākos dispersijas pētījumos. Tātad, lūk, mums ir otrās pakāpes, nevienā mācību grāmatā, tas nekur nav ne parādīts, ne rādīts, es to kādreiz sameklēju rakņājoties visādās literatūrās, kāds tad ir tas izvedums, lai mēs dabūtu to modas jēdzienu. Un lūk, tagad mēs šito te diferenciālu vienādojumu, ja, kas man ir uzrakstīts gan gan H, varam sadalīt divās daļās. Kreisajā pusītē mēs iznesam visu, kas ir atvasināts pēc R. Ja, viss, kas ir saistīts ar R, mēs iznesam kreisā pusē. Otrais atvasinājums, pirmais atvasinājums, brīvais loceklis. Un labajā pusītē mēs liekam visu to, kas ir saistīts ar phi. Otrais atvasinājums ar phi un brīvais loceklis ar phi. Un tagad šito te visu mēs sadalām divās daļās, kreisā puse un labā puse. Un tagad pieliekam klāt, ka te ir zīmīte, un šitas pārnesot šito no tejienes uz to, tad ir tā mīnus zīme parādās. Un būtībā mums tagad ir divi diferenciāli vienādojumi. Un tos divus diferenciāli vienādojumus mēs pēc superpozīcijas principa varam risināt neatkarīgi. Lūk, te ir tas pirmais vienādojums ar R, un šitā ir otrais vienādojums ar phi. Un varam viņus risināt neatkarīgi. Un tad, kad mēs viņus risinām neatkarīgi, tad lūk šitā rindiņa, tur ir phi un atvasinājums pēc phi, tur rezultāts ir trigonometriskās funkcijas vai pakāpes funkcijas, galīgi vienalga viens pierakstu veids vai otrs. Ar šitam vienādojumam atrisinājums ir tās saucamās cilindriskās funkcijas. Nu, man galīgi nav skaidrs, vai augstākā matemātikas kursā jums tās cilindriskās funkcijas mācīja vai nemācīja. Nu, kurš var pateikt, atcerēties tādu vārdiņu, bezceļu funkcijas. Kādreiz viņi zem tādiem uzvārdiem iet. Citreiz ir vēl tur cita, kā nu tur bija Hemingway funkcija, arī ir cilindriskā funkcija. Esiet dzirdējuši tādu nosaukumu cilindriskās funkcijas? Nu, nedzird nevienam vārdu teikumīt. Godīgi. Man nav arī skaidrs, vai matemātikā to jums vispār mācīja. Tātad otrās kārtas diferenciāli vienādojumam, jo, halo, es neesmu izgājis vispār ārā no šitiem te. Viss kārtība, mēs dzirdam. Ja es tā domāju, tas spaidītos pacients, varbūt, ka es esmu ārā, ka vispār neviens nedzird, ko es runāju. Tad viss kārtībā. Otrās kārtas diferenciāli vienādojums, kur ir atvasinājums pēc divām funkcijām, cilindriskās koordinātēs, R un phi, rezultāts, ja viņam ir šāda te forma, tad viņam atrisinājums ir cilindriskās funkcijas. Un tās cilindriskās funkcijas, nu, ir tāda īpatnējs veids, kurš matemātikas rokasgrāmatā ir dots. Uz vienas asas ir lielumiņš funkcija, uz otras asas ir lielumiņš arguments. Un, protams, tiem fiziķiem tās cilindriskās funkcijas ir bez mērvienībām. Tas ir izvests tīri matemātiski. Nu, ja tagad redziet apskatās, kas man te ir uzrakstīts, es te no matemātikas rokasgrāmatas atradu cilindriskās funkcijas formulu, ja, bez mērvienībām ar šādu tevot sarežģītu summas veidu viņas var aprakstīt, un šite te tās cilindriskās funkcijas man ir uzzīmētas. Lūk, tādas viņas te izskatās. Tātad tās funkcijas skaits ir vesels skaitlis 1, 2, 3 un 4.
un tās, cik tās funkcijas ir, viens mainās no nulles līdz bezgalībai. Tad no nulles līdz bezgalībai mēs varam savilkt šitādas te cilindriskās funkcijas, tikai atbildi ir tā bezgalība šeit nevienam nav vajadzīga. Mūs interesē varbūt pirmās 10, varbūt pirmās 2 vai varbūt pirmās 5, kuras pārnes, kas tiem galveniem atrisinājumiem ir pa pamatu. Nu, un šeit ir tās funkcijas, kā saka, formuliņa, kā mēs varam atrisināt, tas ir summējošais polinoms no nulles līdz bezgalībai, un šeit katra tā funkcija ir uzzīmēta. Un lūk, šitā viena funkcija, kas ir pati pirmā, kas sākās te no atbilstoši vieninieka, tā saucās nultās kārtas beseļu funkcija, un otrā līnija, ko es teicu uzzīmēs, tā ir pirmās kārtas beseļu funkcija, nultās kārtas beseļu funkcija un pirmās kārtas beseļu funkcija. Ja jūs varbūt atcerieties kādreiz tiem, kam es mācīju sakaru līnijas, tad sakaru līnijās tam te viņa atrisinājumam bija nultās kārtas funkcija modificētā un viņas atvasinājums. Bet šeit atvasinājuma nav, šeit ir šīs te visas funkcijas uzzīmētas. Šeit ir visas tās funkcijas uzzīmētas. Nu, un tālāk šajā te vienādojumā, kur tad es viņu te liku, parādās skaitlis n, kur n ir 1, 2, 3 un tā tālāk. Un tātad šis funkcijas atrisinājums ir bezgalīgs rindas veidā. Tikai nevajag jaukt, burtu alfabētā ir maz, un šitam n nav nekāda sakara ar laušanas koeficientu n1. Tas ir līknes numerācija. Un atrisinājums ir līkņu summa, ja tāpat kā tur Fourier atrisinājums ir sinusoīdu summa, tā šeit ir šito līkņu summa. Un tad katrai šitai līknei tātad ir formuliņa, un mēs viņu varam dabūt rokā. Un te ir arguments, un arguments, redzēt, ir vesels skaitlis, te, kā saka, un skaitļu rinda mērogā uzzīmēt, un te ir pašas funkcijas lielums. Ja? Šeit viņa sākās no vieninieka, un šeit viņa sākās no nulle. Nultās kārtas funkcija un pirmās kārtas funkcija. Nu, un tad, ja mēs skatāmies to mūsu, kā saka, to caurulīti, tad caurulītē mums der pirmās 2 funkcijas, nultās kārtas un pirmās kārtas funkcija. Tas pārējā mums caurulītes atrisinājumam neder, tur pieliekam klāt koeficients B ir 0 un tiekam no viņām nost, jo tikai tās pirmās 2 pēc fizikālās jēgas ir atrisinājums. Bet tagad ir otra lieta. Mums eksistē Maksvela vienādojums, diverģence no B ir vienāds ar 0 un diverģence no E ir vienāds ar lādiņiem. Ja, tas ir atkal no dabas likumiem izrakstīts, un ar diverģences diferenciālu vienādojumiem viņi var aprakstīt. 0 un lādiņš. Un tagad izrādās, ka mēs liekam tajā diferenciālu vienādojumu atrisinājumā, ko es tur augšā rādīju, ar otrās kārtas atvasinājumiem pēc R. Tad mums neder visa līkne kā atrisinājums, bet tur, kur mums līkne ir saistīta ar H lielumiņu, mums der tikai šīs te līknes kritiskais punkts, tātad atvasinājums. Nu, un kritiskais punkts šajā līknē, redzēt, te ir pārliekums. Tas ir šeit. Ja, un tātad šitas te lielumiņš tātad atrodas šeit. Un šitas ir lielumiņš H 0,1. Un tagad mēs sakam, ka lūk, šitai līknē, tā ir, atvainojos, jā, šitai līknē, šitā ir pirmā kārtas līkne un pirmais punkts. Un tagad šita atrisinājums, ka šita mums, lai dabūtu atrisinājumu, izmantošam šito punktu, mēs sauksim par 1,1. H1,1. Un tas 1,1, tas ir modas rādītājs. Un modas rādītājs nozīmē, kura līkne, kurš punkts. Tālāk braucam tālāk pa šito līknīt, kur mums ir nākamais pārliekuma punkts šeit. Ja, un tas nākamais pārliekuma punkts šeit, tā tad ir H1,2. Braucam pa to līkni tālāk, skatāmies, te mums ir H1,3. Un tādā veidā mēs dabonam tos punktus, tos skaitliskās vērtības no tās cilindriskās funkcijas, kas mums tur der par atrisinājumu, kuru mēs liekam iekšā kā skaitli cilindriskajā funkcijā. Kā skaitli cilindriskajā funkcijā. Šitā līknīt mums ir pirmais punktiņš šeit, šeit mums šitas punktiņš ir, ja pareizi uzzīmēts, aiz šitā punktiņa, ja, tātad šitas punktiņš ir nultās kārtas līkne un pirmais punkts, tātad šitie būs E0,1. Braucam tālāk, ja šitie būs H atrisinājums.
atbilstoši viens un kaut kāds cipriņš, kas reiz tā neredz, un šitais ir E02. Šitas ir punktiņš E03. Un tā tālāk. Un tagad atkal šitai līknītei, kas mums te nāk no tejienes, tad šitas ir E11, šitas atrasinājums tur ir E12 un tā tālāk. Un lūk, tātad visām tām magnētu vērtībām, kas aprēķina elektrisko magnetisko lauku, mēs pieliekam klāt numuriņu, kurš atrisinājums mums der. Un tagad mēs sakam, ka lūk, ar šo līkņu palīdzību mēs esam sadalījuši to kopējo elektromagnetisko lauku struktūrās, kuras mēs saucam par modām. Ar šādu cilindrisko funkciju atrisinājumu palīdzību, kur to cilindriskās funkcijas, uz to vienādojumu, kur tās cilindriskās funkcijas, lūk, mēs šitā rēķinājām, un tā mēs sakam, ka, lūk, mums šitajā te vienādojumā, mums ir jāpieliek, ka tas vienādojumā parādās cipariņš N, kur N ir 0, 1, 2, 3 vesels skaitlis. Un tātad atrisinājums ir bezgalīgas summas veidā, kur mēs ņemam tos pirmos N, kas pārnēs enerģiju. Mēs sakam tā, ka katra moda pārnēsā daļa enerģijas. Vislielāko daļu enerģijas pārnēsā mums tā centrālā moda. Un pēc tam tās diametrālās modas, jo tas šaurāks paliek leņķis, jo viņas pārnēsā mazāk enerģijas. Bet katra šī te moda kustās viņu vadā ar savu ātrumu un izsauc vienu modu, izsauc to starpmodu dispersiju. Un ja mums ir tikai viena moda, tad tai vienai modai mēs varam sadalīt to lietu divās daļās materiālā un viņu dispersijā, un tad viņu arī pētīt. Bet tikai materiālā un viņu dispersija, tad mums ir absolūts šitas te, kā saka, doma auglis. Un šajā vietiņā es esmu uzrakstījis atrisinājumu, ja, ka mums atbilstoši te ir summa AN, kur N ir 0, 1, 2, 3 un tā tālāk. Te mums ir nultās kārtas cilindriskā funkcija, un tai nultās kārtas cilindriskai funkcijai, tā kā mēs risinām to diferenciālu vienādojumu, arguments ir G reiz R. G ir šķērsviņu koeficients, un R ir rādījums. R mērvienība ir garuma mērvienība. Jautājums, cik liela mērvienība ir šķērsviņu koeficients? Tas uz atjautību. Jautājums gaužām vienkārši tāpēc, ka šis ir arguments, bet arguments uz tās matemātiskās asas ir skaitlis bez jebkādas mērvienības. Ja šitas te ir metrs, tad šķērsviņu koeficientam mērvienība ir 1 dalīts ar metrus, vai 1 dalīts ar milimetrs, ja rādījus ir milimetros, vai 1 dalīts ar mikrometru, ja rādījus ir mikrometros. Un tad mēs dabonam to atbilstošo cilindrisko funkciju, kuru mēs nolasam no tā grafika un izreikinam šito vienādu. Un tālāk pareizinam klāt ar to otru atrisinājumu, kurš mums nāk no tās F funkcijas, kas mums ir saistīts ar koordināšu sistēmu. Un būtībā tā F funkcija mums tikai parāda, kā mēs telpā izvietojam to sāku masi, kur mums ir tas rādījus izvietots vai no horizontāli, vai vertikāli, vai pat 45 grādiem. Tātad tas ir šitā lietiņa, kas raksturo, kā mēs tās koordinātas esam izvietojuši telpā. Bet tas skaitliskais atrasinājums E un H, cik liela ir intensitāte magnetiskam laukam, tātad nāk lūk no šiem te atrisinājumiem. Tā, pabraucam tālāk, kas man ir. Jā, tagad tālāk es esmu paņēmis un paskatījies, kādas modas eksistē lūk šajā te caurulītē. Un tā vienkāršākā moda, tātad, kas tur eksistē caurulītē, tātad ir H01. Tātad mēs, protams, varam šite sarēķināt ar skaitļojumās mašīnas palīdzību, izmantojot Maxwell vienādojumus, cik liels ir elektromagnetiskais lauks katrā punktā. Es esmu sazīmējis tos diametrus, tie stari, kas ir diametrālie stari, un viens ir centrālais stars, un rezultātā te ir tas šķērsgriezums. Ja, un tad šitās būtiņas ir elektriskais lauks, un tad riņķīši ir magnetiskais lauks. Tas ir šķērsgriezumā. Un tagad es gribu uzzīmēt šo te lauku. Bet, lai to lauku uzzīmēt, man nevajag viņu rēķināt, man vienkārši jābūt labai telpiskai priekšstatām. Tātad mēs zinām no fizikas, ka ja mums ir vilnis H vilnis, tad mums eksistē ER
un HFI, ja, un HZ. HZ, R un HFI. Nu, un tagad mēs varam apstīties, redzēt, te ir tas HZ spēku līnija, te viņi ieiet iekšā, te mums ir HR spēku līnija, un tās spēku līnijas tātad eksistē, mēs viņus varam savilkt atbilstoši pēc lielumiem, un šitai te garumā, ko mēs dabūsim tā spēku līniju punktiņu, tas mums būs pusviļņa garums. Pusviļņa garums, lūk, tā ir viļņu vadā. Un lūk, mēs varam to magnētisko lauku šitam te vilnītim H01 uzzīmēt, kā viņš izskatās, nerēķinot, cik tās spēku līnijas ir lielas. Bet tāds viņš lūk te izskatās, ja? Un mums tas viļņu garums arī šeit parādās. Tālāk, ja mēs paskatāmies, es izrēķināju otru tādu pašu lietiņu, te man ir E01, nu te ar punktiņiem es esmu mēģinājis iezīmēt strāvas, ja kas iet, te mums atbilstoši ir R un HFI lielumiņš, un te viņas spēku līnijas ir, redziet, H, noslēdzās par riņķi, tad neieiet te iekšā, šitas tātad te mums ir Z, un te tās strāvas iet uz riņķīt šeit, un šeit atkal parādās pusviļņa garums, un te lūk tas magnētiskais lauks ir uzzīmēts. Nu, un tagad lūk, te, ja es tās magnētisko lauku uzzīmēju, tad mēs varam uzzīmēt, ka te mums ir vainājums šādās te līnijās, nu, un tad mēs varam pateikt tā, ka lūk, tajā pašā tais polītē centrālo staru apzīmē lielumiņš H01. Tas centrālais stars tad iet tajā atrisinājumā, kurš ir H01. Un tad, ja mēs zīmējam vainājumu, tad te ir kritiskā frekvence, te frekvence pieaug, tad līnijai H01 pie lielākas frekvences vainājums tuvojas nulē. Tad tā ir visizdevīgākā līnija, un tā ir tā līnija, kas te caurulītē ir tā centrālā līnija magnētiskam laukam. Nu, un te ir vainājuma līnijas elektriskajam laukam, E01 un H11, un te redzēt E01 pieaug vainājums, H11 ar drusciņu pieaug vainājums. Bet mums tad pamatā, lai risinātu to sistēmiņu, kura moda pati izdevīgākā, tad tam mums vajadzētu visu to enerģiju koncentrēt izstarotājā H01 modā. H01 modā. Nu, te, protams, ir tāda lieta, ka te ir caurulīte, un tajā caurulītē, nu, mēs nevaram realizēt vienmodu režīmu. Vienmodu režīms ir tad, ja mums lambda, kā saka, tuvojas diametrā. Lambda mums varētu būt tur 1,5 mikrometru. Bet mēs jau tādu caurulīta diametru 1,5 mikrometru uztaisīt nevaram. Mums ir tā saucamās speciālās šķiedras, kurās iekšpusē arī ir tāds gaisa caurumiņi, bet tie gaisa caurumiņi tad ir vairāk mikrometru diametrā. Un tajās speciālajās šķiedrās tad tās izmanto dažādiem optiskajās ierīcēs. Ja tās nav parastās un tās neizmanto sakariem, bet, teiksim, visādiem pastiprinātājiem un tam līdzīgi, tad šīs šķiedras var izmantot. Mēs pa viņām mazliet runājām pie metināšanas parādīt. Tā, lūk, un tas mums tad ir šis te zīmējums, kuru var uzzīmēt, vārdu sakot, nemaz šo te lietiņu nerunājot. Nu, un tagad te man ir saistība, kādā veidā matemātiski saista kopā šķērsviļņu koeficientu ar tām modām. Šķērsviļņu koeficientu ar tām modām. Tātad, lūk, G reiz R ir arguments, un arguments ir vienāds ar to PNM, kur PNM ir skaitliskā vērtība. N ir kura līkne, un M ir kurš punkts. Un šito te mēs nolasam no matemātikas roksgrāmatas, ja var izrēķinam, kas ir dots tā formulīna. Tātad šitas mums ir skaitlis, un šitas ir šķērsviļņu koeficients, un šitas ir rādījus. Un tad, kad mums šitas te skaitlis šādā veidā ir izrēķināts, tad mēs dabonam rokā to kritisko frekvenci. Caur šito koeficientiņu PNM. Nu, un te vēlreiz uzstīts pareizi tā formulīna, kas saka, te tur man bija kļūda, ka šķērsviļņu koeficients tad ir vienāds ar frekvenci un kvadrāta sakna no abām konstantēm. Nu, un tās abās konstantēs mēs tagad varam pāriet uz viļņa garumu,
ka viņa garumu mēs izsakām caur frekvenci un atbilstoši caur gammu, un tad mēs tiekam klāt visādām formuliņām, ar kur palīdzību mēs varam tagad tās te visus to notiekošos procesus tajā caurulītē pētīt. Lūk, ar to mēs varētu šodien arī beigt. Pastīšos, kas man nāk. Jā, nu tas ir tas, ko mēs sākām, un teikt, tas pirmais zīmējums, par ko mēs runājām. Līdz beigās, tad mēs būtībā šitādas funkcijas, šitai caurulītē esam visus apskatījuši un sapratuši, ka viņas var risināt, un atrisinājums ir cilindriskās funkcijas bezgalīgas rindas veidā. Nu, bet, lai pateiktu to fizikālo būtību, tad pāris pirmie locekļi mums tikai vajadzīgi. Caurulītē mums ir vajadzīgi tikai pirmā un nultā un pirmā tā cilindriskā funkcija. Šķiedru optikā mums var būt arī vairākas tas funkcijas, kuras ir derēt par atrisinājumu. Nu, un tad, lūk, te ir tas grafiks ar kritiskajām frekvencēm, un šito grafiku mēs varētu uzzīmēt tad, ja mēs palaistu to aprēķinu programmu, un aprēķinu programmu mums sarēķināt diferenciālu vienādojumu atrisinājumus. Tad beta kā funkcija no frekvences, mēs šita tiekam klāt tiešā ceļā no diferenciālu vienādojumu. Nu, lūk, tātad, kāpēc es par to caurulīti stāstīju? Nezinu, kāds tur bija, nu, kā saka, rezultāts, bet tas ir mērķis, ko mēs varam saprast. Mērķis, ko mēs varam saprast, un visi tie gājieni ar Laplace operātoru, ar šo te rotoru, jā, un kā tur visu maina, un kā mēs tur dabonam viņa koeficientus, un šķērsviņu koeficientu, un kā dabonam iekšā vienādojumā izplatīšanās koeficientu, jā. Tad, lūk, viss tas ir tas, kas mums te ir jāzina. Un, protams, neviens jau jums neliks rakstīt un lasīt tur tos garos difu vienādojumus, jo no galvas jau to nevar iemācīties. Ja tad difu vienādojumiem priekšā jābūt ir, kā saka, atgādnē, kur var redzēt, kāds viņš izskatās. Un tad jāskatās, jāatcerās, ka visi divu vienādojumi mūs interesē, vai viņi ir pirmās kārtas vai otrās kārtas, un visi divu vienādojumu atrisinājumu nosaka koeficients pie brīvā locekļa. Koeficients pie brīvā locekļa, ko mēs analizējam, un tad dabonam to atrisinājumu. Tā. Nu, būtībā es tagad varētu pāriet uz to optiskās šķiedras viņa vadu, bet es domāju, ka te ir pietiekoši daudz tas materiāls, kuru var šite pārskatīt te manā konspektiņā un atbilstoši izpētīt. Ja es jums vēl stāstīšu klāt, tad man liekas, ka jūs būsiet, nu, kā saka, bezgalīgā bezizējā. Tā kā es domāju, ka šodien mēs ar šito vielu beigsim. Šitā ir 8. lekcija, un tā mums tagad nākamā ir 9. lekcija, mums visi iet pēc grafika, 10. lekcijā būs kontroldarbs, un nākamā lekcijā 9. lekcijā, tātad es pabeigšu visu par dispersiju optiskajās šķiedrās. Bet tad jau tās būs divslāņu šķiedras ar sedenu un apvalku, un lai viņu saprast, mēs izmantosim visu to materiālu, ko es šodien stāstīju par caurumu. Vai ir kādi jautājumi? Laikam nav. Nu, tas ir kā man to saprast. Es esmu, kā saka, veltīgi pavadījis laiku, bet bez rezultāta, ja jautājumiem bija jābūt. Ja jūs sekotu līdzi, tad vajadzētu visu visādi kaut ko prasīt. Bet, ja jautājumu nav, tas ir tipiski latviešu grupas rezultāts, un man te, ka bija tie draugi atbraukuši no ārzemēm un klausās, kas lasa lekciju, un kā es saku, vai ir jautājumi, klusums jautājumu nav. Viņi saka, kā tā var būt? Tad bija jābūt ducim jautājumu. Ducim jautājumu bija jābūt, bet nekā. Labi, vārdu sakot, tad es uzskatu, ka es esmu savu darbiņu paveicis, cik nu iespējams es centos, bet otra lieta ar tiem laboriem viss ir kārtībā. Ir skaidrs, kad notiks un kā notiks. Jā. Jo ideja ir tāda, ja, ka 16. nedēļā jums ir jāizstāv laboratorijas darbi. Jūs jau viņus nostrādāsiet fiksi, ja nav jau tās grupas lielas. Tagad, kad jūs tos laboratorijas darbus aizstāvēsiet, un 16. nedēļā mums būs uzrakstīti visi kontroldarbi, tad jūs daboniet
to eksāmenu ir galējo rezultātu, kā saka, nerakstot papildus eksāmenu, sasumējot visus nopildās atzīmi. Ja jums kaut kāds punkts netrūks, un jūs sāksiet braukt jau aiz 16 nedēļas, tagad jau tā interesanti, tur nevar saprast. Ir semestrī 20 nedēļas, un tās 4 nedēļas pat nevar saprast, vai tāda sesijas nedēļa ir vai nav. Ja, bet tātad viss tas ir jānokārto un jāaizstāv, un jādabon tātad atzīmīt, ja tas rezultāts tur aizkavēsies, un kas te stipri kavēsies, tad tiem būs jāliek vienkārši normāls rakstiskais eksāmens. Jo neviens jau te vairāk reizes neies un nepārakstīs un nedarbos. Ok, tas nu tāds uzmundrinājumam, lai visi darītu. Man ļoti gribās, lai mēs 16. nedēļā būtu tikuši visu galā. Lai nebūtu vēl tur uz priekšu kaut kur janvārī jārosās, un vienam ir ieskaits, un otram nav ieskaits, un tā tālāk un tā tālāk. Tagad jau ir ļoti stingri likumi. Jūs jau droši vien neklausījāties, Zoomā bija mūsu rektora uzstāšanās, bet viņam bija vakar uzstāšanās arī krustpunktā. Kāds dzirdēja uzstāšanās krustpunktā? Acīm redzot, neviens neklausās televīzoru, to es pilnīgi saprotu. Es zināju, ka viņam būs uzstāšanās, tāpēc es to krustpunktu iestrēju. Bet tā jau es arī neko neklausos no Latvijas. Labi, vārdu sakot, tātad līdz nākošai reizītei. Cerams, ka mums viss būs kārtībā un nebūs tāds nesakrišanas ar to palaišanu. Uz redzēšanos. Visu labi. Labi, paldies, uz redzēšanos. Labi. Pasniedzējs, Jā, var pajautāt. Tad sanāk, protams. ka pēc divām nedēļām mēs rakstīsim otro kontroldarbu. nu jā, Un nu jā. 16. nedēļa mums... 10. nedēļā, tā mēs Jā. visi ejam pēc plāna. Jā, Tad rīt saprotams. nākamā otrdiena ir 9. nedēļa. Pabeigšu otro nodaļu, tā kā es biju ieplānojis, jā. Un tad otrā nodaļa tiks pabeigta. Tad rakstam kontroldarbu un sākam trešo nodaļu. Mums kopumā būs 3 vai 4 kontroldarbus. Trīs būs. Tad Jā. pirmais bija ar to ievadu, Jā, otrais jā. bija dispersija un zudumi, un trešā daļa ir izstarotāji, uztvērēji, mērījumi un devēji. Sapratu, paldies. Un mūsu grupa rītdien mums būs laboratorijas darbs, tāpēc, ka mums nav iespēja trešdien, tāpēc mēs vienojamies ar Prigunovu, ka mēs rītdien taisīsim. Nu labi, tas, godīgi sakot, tā jūsu problēmiņa, kā tikt visu to galā un sarunāt ar visiem. Jā, protams. Labi, Paldies, visu labu, līdz jā, tikšanās. visu labu, visu, kā saka, kārtīgi turpināt mācīt. Bet, cik atceros, tur tie laboratorijas darbi bija jāizstāv, tiešām, nu, tā kā nevar, Nē, tur tā jums ir, jūs jau neesiet iegājuši. Laboratorijas darbos ir apraksti, un tur ir arī prasības, jautājums, kuriem jāatbild. klātienē, vai kā, vai Klātienē, protams, jūs laboratorijas darbu tagad nostrādājiet, un pēc tam, lai nākamā reizē strādājat otro darbu, bet variet to iepriekš aizstāvēt. Tur ir visādi uzdevumi iedot. Tas nav tā, ka nostrādā nomet instrumentus, saka, sveiki, tagad beidzies. Nē, tur ir kārtīgi sastādīt jautājumu jums, un rezultātā nemaz nav tik viegli. Tur daži tīri smagi iekrīt ar to aizstāvēšanu, jo domā, ka nekas nav jādara. Tā kā tur uzmanīgi pastudēt. Nav tā kā neko nedarīt, bet, nu, tāpat atbraukt dažiem nav laika. Ziniet, tur es gan jums neko nevaru palīdzēt. Jā, tas gan, bet, nu... Jūs taču variet sarunāt ar Prigunovu, es nezinu, vai Jānis arī piedalās Braunfelds, vai tikai Prigunovs, bet sarunājiet citus laikus. Viss tak nāk pretīm, var sarunāt laiku 6 vakarā, nevis 2 dienā. Viņam tad tieši būs jāizstāv vai jums klātienē? Nē, viss ir viņiem. Es nodarbojos tikai lekcijām un pārbaudas darbiem. Ok, labi, sapratu ideju. Viss ar viņiem būs. Ok, slēdzos ārā, ja? Sveiki!